ar uzrakstu, vai tas būs kreisais, vai tas būs labais. Šis sunītis guļas mazliet savādāk. Tad pavērosim arī pārējās pozīcijas, kā viņš ienāk. Kura termina daļa viņam neizkustēsies no vietas. Kā jūs redzat, tās ir pakaļkājas. Pakaļkājas ir kā pielipušas, priekškājas pārvietojas. Un šeit balss komandai tiek pievienot žests, jo jūs tā redzat, attālums ir ļoti liels. Un apkārt ir pietiekoši liels troksnis, iespējams, ka suns to balss komandu mēs nedzird. Žests pastiprina komandu un palīdz sunim saprast, ko viņam gan gaida. Ma ei saa kahte asja korraga teha, ma ei saa pingutada. Izvēlē katru reizi tiek sagatavoti jauni 6 kociņi, lai nebūtu nekādas smakas no iepriekšējās suņa. Jo, kā jūs redzat, aizskrienot uz to laukumu vietu, kur šie kociņi ir izvietoti, suns aposta visus kociņus. Nākošajam sunim šādi smarža tikos cita suņa smaka varētu traucēt, tādēļ katrs komplekts tiek ņemts no jauna. Suns drīkst skatīties, kur izvieto kociņus, jo viņš šo kociņu nekādā gadījumā neizvēlas pēc redzes. Šeit tiek izmantot tikai un vienīgi suņu labākā maņa roža. Izvēlējies pareizo kociņu, tas šajā gadījumā tā nav. Viņš atpis pareizo kociņu, tad dzīvi vēlreiz. Viņam ir jāatnes tieši tas kociņš, ko ir iezīmējis savādās. Jūs redzat, arī šis suns ir ļoti strauji, un viņam bremzēšanas saglabā tās lielākās problēmas, bet viņš pie nāk ļoti strauji. Jūs redzējāt, suns jau gaidīja šo komandu, bija gatavs izpildīt, viņam ir tikai jāuzzina tieši, kas viņam būs jādara. Vai jāpaliek stāvs, jāapsēžas vai jāapguļas. Sunim drīkst aiz muguras iet gan pa kreiso, gan pa labo pusi, kā saimniekam ir ērtāk, un kā viņš to ir sunim iemācējis. Tam nav liels nozīmes. Vienīgi pēc tam, gan vienmēr sunim ir jāņem pozīcija kreisajā saimnieka pusē. Jebkurā sporta veidā pamatpozīcija vienmēr ir kreisā puse. Barjera šajā
veidā nav tik daudz kā augstuma spēju pārbauda, bet kā precizitātes. Barjeras augstums ir apmēram suni skausta augstumā, noprecizējot līdz 10 centimetriem, bet tas šeit nav galvenais punkts. Galvenais ir taisna kustība, precīzi, taisnākajā līnijā pēc aporta un pēc tam ar aportu piesēju. Konusiņi ir tikai aptuveni norādījumi, kurā brīdī saimniekam ir jādod komanda. Galvenais, lai suns apstājas uzreiz pēc komandas saņemšanas. Suni piesauca ar valstu komandu, bet apstādināšanas komandas nevar žestu. Tas ir atļauts, attālums ir viens, un to saimnieks var darīt pēc savas izvēles. Viņš tikai nedrīkst dot gan valsts komandu, gan rādīt ar žestu, ir jāizmanto vai nu viena veida komanda, vai otra. Visas komandas tiek dotas angļu valodā, tas ir starptautiskos sacensību līmenis. Ir noteikts, ka visa komandēšana ir tikai un vienīgi angliski. Tas, protams, attiecās uz stjuartu komandām saimniekiem. Saimnieks ar sunu komandu komandē tajā valodā. Mazliet atšķirās tā soļa ātrums, bet tas nav noteikts. To izvēlās saimnieks lēnais solis, varbūt gan mazliet lēnāks, gan mazliet ātrāks. Galvenais, lai tas radītu iespēju par lēnu gaitu. Tāpat skriešana nav jābūt ārprātīgi ātrai skriešanai. Vienkārši tam ir jābūt tādam solim, kas izskatās pēc skriešanas, un tu var pārbaudīt, kā suns reaģē, ja saimnieks pēkšņi sāk skriet. Apgriezieni un apstāšanās ir jāizpild tieši reizē ar saimnieku. Saimnieks drīkst apstāties vai veikt pagriezienu pāris soļus pēc tam, kad ir saņēmis stjuarta norādījumu, lai varētu sagatavoties pats. Bet sunim gan tas ir jādara tieši tajā brīdī, kad saimnieks griežās vai stājas. Kādreiz. Arī pārbauda uz to, cik ilgi suns var koncentrēties. Kad suns tikko sāk trenēties, mācīties, šie posmiņi ir maziņi, un pa vidu ir rotaļas, uzstavas, atstādināšanās, lai atkal no jauna sakoncentrēties. Tik augsta līmeņa sportistam ir jāprot ļoti ilgi koncentrēties, neatstādināties un
un vērojot savu.